guys closer. I'm gonna unplug you. Hopefully you guys don't fall into the water. How you doing? Yeah, I'm glad you guys are enjoying it. Oh my god, Patreon, thank you so much for subscribing. Thank you. Isn't this gorgeous? Hold on, sugar. Daddy's got a sweet tooth tonight. Thank you. How you doing, Waka Waka? How's life? How's streaming? Holy shit, look at this. Oh, I can't, it's so gorgeous. Oh my god. So gorgeous. Sorry, I'll shut up. I want to put you guys on like another angle so you can get many angles. Let me try to put you guys down here. Isn't it so amazing? I'm so, like, watching this, it makes me so mad that they flooded the other one. Makes me so furious. I'm gonna do a zoom in. One zoom in angle for you guys. Let me try to do it from here, maybe. Wait, no, it's not HD. No, it's too bright. Like all that moss. Isn't that amazing? 5,000 years it takes to form this. And it takes one fucking day to be ruined.
by humans. You love your towel? 360 camera? Have seen fairies having a bath? You see it? Isn't this gorgeous? Sorry. When I'm zoomed in, it's kind of hard to move the camera without like having very shaky. Ah, out of the way. There you go. Yeah, so gorgeous. Those backpack. Iceland has quite a lot of these kind of. I mean, they have the most waterfalls, I think. But yeah, it's gorgeous. Is it okay to swim here? I haven't seen any signs that you can't, but to be honest, it's not deep enough for swimming. You can maybe put your feet in there. I'm trying to avoid the water because I have like a thick layer of sunscreen on, so I don't want to get any of the sunscreen germs in the water. Usually people would go up, maybe drink, maybe feel the water on your hands. I would do that too, but again, I have sunscreen. I just don't want to get the sunscreen in the stream because, I don't know, it's not good for animals or plants. But it's super shallow, yeah. It's super shallow. It would literally be to like your ankle. I think that's the deepest part, and that would be a little bit over your ankle. Be like till here maybe. So gorgeous. You just want to lie flat in it? I mean, I don't see why not. I didn't see any sign that says you can't. As long as you don't touch the formations or anything like that, that should be fine. Where does this water flow? It's just, it's like a river. It's like a small stream, a very thin stream, all the way through Rauna, the city of Rauna. It's gorgeous. So gorgeous. Where is that from? I think the dripping clip is probably from some underground stream. I think it just comes out. I'm not sure. I'm not a scientist. Let's go look. I'm curious what's over there. Oh, they even have lighting. You can come here at night and look at it. It looks like there's some formings over here, but they don't. It doesn't look like they're dripping anything. Yeah, it's just formed cliffs. Can you go in the cave? There's no cave here. Oh, you mean that little one? It's very tiny. It's very tiny. You can't go in there. Also, I wouldn't advise, because this is natural heritage, so it's better to just avoid touching it at all. Thankfully, Latvia doesn't have many tourists that go so far. I can't imagine if there were like bad tourists coming here. I feel like it would get destroyed pretty quickly. That's why all the other countries have like fences around their natural heritage and shit, so people don't go climbing or something.
Really gorgeous. Really very gorgeous. And just in the background. Anyways. Makes you comfy. I know, right? I'm gonna end the stream here. But I'm gonna film. The reason why I want to end it is because I want to film on this phone. Get like really HD footage and then put it on Instagram or on Discord so you guys can enjoy it. Maybe put it as a wallpaper if it's high definition enough. And oh, you're here. Oh, I thought you were here in person. I was like, oh my gosh. But yeah, because towards the evening I have to head for some celebrations. But yeah, extremely subtle. How you doing? Coming in at the very end. How you doing? Is that a bicycle I hear? What's that sound? What's that sound? Oh yeah, also shout out to Extremely Subtle and Aka Waka. Both of them lovely. Lovely streamers. With 4K stereo video camera in a future visit. The kids are back. You think you do for doing the shout out. Ciao. Kas notika ar to uguni tur? Ugunsdzēsēji atbrauc. Jā, viņi vienkārši nodzēsa. Mēs nodzēsam. Jūs nodzēsat? Es viņiem pa telefonu teicu, ka tur nekā nopietni nav, vienkārši viens stumbriņš tur drusku kaut kā dūmināk. Tur doma izdējām. Jā, vat neesmu droša. Jūs te bieži braucat? Jā. Baigi smuki. Nu, kas tur tak, jā. Lūdzu, ūdens. Zini, kas ir geocache? Jā, es zinu, jūs Te to... ir divi. Divi, jā? O, jūs piedalāties? Es esmu rānā visu atradis. Jā? Telefons kā tur. O, jā? Jā. 22. Jā. O, stilīgi. O, jā. Tu arī var sākt streamot. Tev ir Discords? Jā, mums ir Discord channels. YouTube's ir? YouTube's ir, bet es bieži nelieku tur nekādas video. Man tur liekas, man ir 2 video no Malāzijas. Jā, ja man aizmugurē aiziet, tad būs video iekšā. Tas nav nekas. Jā. Es esmu bijis arī YouTube, es kaut kur jau. YouTube's ir izdevīgāks. Es noteikti iesaku YouTube. Tāpēc, ka, vienkārši izdevīgāks ilgtermiņā. Viņiem diezgan tur tās opcijas ir tādas labākas ar streamošanu. Tur drusku. Tad nevienmēr izdevīgs. Tev ir TikToks? TikToks nav. Twitters arī nav. Man pat arī Twitter. Discords, tev ir Twitch un... Jā. Un YouTube's ir tāds pa pusē, kad sanāk kaut ko ielikt, tad ielieku. Bet jā, tas ir arī viss pārsvarā Twitch. Jā. Tev visur sauc tāpat? Tev visur sauc vienādi? Jā, Jubababu. Man arī visi linki ir, Twitchā? jā, Twitchā ielikti. Bet jā, prieks ar jums atkal iepazīties. No TikTok. Fuck TikTok. TikTok bad. Bet jā. Es dzirdēju, jautāju, ka tev var peldēties. Tas ūdens tīrs, tu vairāk ejot priekš, tur ir dziļāks. Yeah. They're saying that if you go forwards, you can swim there better because it's a little bit deeper for you guys. You guys got any local questions? I'm talking in Latvian, everyone's shocked.
Bet, jā. Es angļu valodu māku, bet nemāku labi rakstīt. Tev ir ļoti laba angļu valoda. Es vispār tagad pēdējā laikā es dzirdu angļu valodu visur ļoti augstā līmenī. Tad, kad es mācījos Latvijā, visi zināja tikai krievu valodu. Jā. Jums skolā māca angļu valodu, jā? Un krievu valodu. Un arī? Bet krievu valodu nemāku. Tagad būs mums Mēs varam jaunas izvēlēties. jauna valoda. Visur, kas tagad būs Latvijā. Varēs izvēlēties vācu. Bet no Jā. franču tās, No 4. līdz 8. cik un tā būs tās pārējās valodas. Jā. Var arī Forši. atstāt to krievu valodu tāpat. Jā. Forši. They can choose between languages soon. They can choose between French, Spanish, and German. I used to study German. Esmu gājis cauri visām valodām īstenībā. Franču, spāņu, vācu, krievu. Vienu gadu no katras laikam izņēmu. Spāņu valoda visvieglākā bija, franču visforšākā, vācu visliederīgākā. Kāpēc tas valodu? Tāpēc, ka vienkārši nākotnē biznesi ļoti meklē vācu valodu runājošos. Tādā ziņā tas ir daudz liederīgāks, jo, ja tu zini vācu valodu, tad dažām kompānijām tas ir liels pluss. Tu esi bijis Vācijā? Nāsmu, bet es gribu aizbraukt. Es biju domājis mošku uz Poliju aizbraukt. Es biju Vācijā nesen. Jā? Kā patika? Tur īstenībā Latvija pat ir tīrāk nekā Vācija. Jā, Latvija ir viena no tīrākajām valstīm. Man liekas, jā, Japānā vēl ir tīri, bet man liekas, tas ir tādās vietās, kur daba tiek cienīta, tur vairāk tīrība ir, jo Latvija viena no tīrākajām, Lietuvā arī bija samērā tīri, Baltijā. Somijā arī ļoti tīri, bet esmu dzirdējis, ka jo vairāk uz dienvidiem brauc, jo netīrāk. Es biju Itālijā, tur vispār šausmas, tur ezeri pilni ar riteņiem un kaut kā tam līdzīgi. Vienkārši samesti. Jā. Es dzirdēju, ka Itālijā garšīgas pizzas. Jā, garšīgas Tur arī pizzas. to uzsāka. Jā, tur uzsāka, tur gelato, kas ir tā kā saldējums, ļoti krēmīgs, ļoti garšīgs, noteikti iesaku. Čats saka, ka spāņu valoda visvairāk liederīgākā. English and Spanish. English and Spanish. No comment. Es biju uz Vāciju. Tas var teikt, man bija pa brīvu, jo es braucu tā kā ar jauniešu centru. Tas ir tā kā, kur bērni iet, tur var darīt visu kaut ko. Jā. Man mamma vajadzētu tie samaksāt 70 eiro. Jā. Baigi forši. Mēs aizbraucām uz Vāciju, tur Berlīnē bijām, visu kaut ko, jā. Jā. Tur ir forši, bet tur baigi, ir forši, bet arī nav dažās vietās forši. Jā. Bet tagad forši, ka vismaz kaut kādas iespējas un var visu kaut kur aizbraukt. Jūs laikam Baltijā esat ceļojuši, jā? Lietuvā vai Igaunijā? Es esmu bijis Norvēģijā. Norvēģijā? Kā tur bija? Ziemā ļoti smuki, tur kalni, tur mēs redzējām laikam karaļa mājas. Jā. Bet Oslo tur ir sliktāk dzīvot, jo tur šaudās baigi. Tur šaudās? Ar tiem, ar šautenēm vai ar... Jā. Tiešām nākamajā dienā, mēs tur guļam, nākamajā dienā aizjām ar tēti ārā. Jā. Un tur pēc tam brauc, cik tur Jā. palīgi mašīnas un policijas. Ak, šausmas, es to nebiju dzirdējis. Es dzirdēju, ka tur ar kā sauca? Fireworks. Uguns. Fireworks bija šeit, ja? Jā, vai ne? Raķetes. Tur, come on, chat. Be first. What are fireworks? Fireworks. Uguns. Vēl bija. Kurš pirmais izdomās? Tur iešāp. Jā. Nē, ar to. Nē, kas ir jaunajā Īpašos gadījumos Jaunajos tas skaisti debesīs, krāsaini. Raķetes, bet uguņošana, salūts. Jā, salūts. Salūts, jā! Kas to zināja? Četā saka. Man palīdz ar valodas trūkšanu. Bet es dzirdēju, ka tur ielās vienmēr šauj salūtus pretī cilvēkiem virsū. Norvēģijā
Jā. Arī Norvēģijā un Zviedrijā es pat redzēju, kā to dara. Visi šaudās. Tur ir banda šaudās. Jā, Mēs šausmas. gājām lejā pa kalnu, es ar viņu brāli. Viņi ir apbrāli. Jā. Un ar tēti. Un mums blakus kaut kāds cilvēks išāva ar ieroci. Šausmas. Kaut kāda Šausmas. Vispār. Nē, tā nebija puse, nevarēja dzirdēt šāvienu. Kaut kāds snaipers. Cik tu daudz valstīs ir bijis? Es īsti nesakoju ciparam. Es mēģinu tagad ceļot ar vien vairāk. Es Eiropā diezgan maz esmu bijusi. Es biju Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Šveicē, un tad Anglija, Skotija, Īrija, Korija. Itālija. Bet Eiropā citās vietās īsti neesmu bijusi, bet es Āziju tagad spiežu, jo es dzīvoju Korejā, tad es spiežu uz visām Āzijas valstīm. Es biju Taizemē, Malāzijā, Singapūrā, Japānā un Korejā pagaidām. Man liekas, jā. Nē, Ķīna ir man sarakstā drusku zemu. Es gribu vispirms Taivānu, Hongkongu un Vietnamu es gribu aizbraukt. Esmu dzirdējusi labas lietas par Vietnamu. Jā, brain zap, how you doing? Bet, jā, es protu tikai zviedriski. Es esmu bijis Latvijā, Polijā, Lietuvā. Es nezinu, tas skaitos, bet mamma, kad es biju viņas vēderā, tad bija Anglijā. Tad es biju Zviedrijā, Vācijā. Un tas laikam arī viss. Jā, bet tas jau ir daudz, tas jau daudz. Latvijā un Norvēģijā. Un augšā Zviedrijā. Jā, vēl augšā Zviedrijā. Baigi forši. Jā, tagad var ceļot, tas tik forši. Visi var aizskriet kaut kur. Arī Latvijā Brīvs. viss ļoti forši. Jā, es tieši viņiem visiem rādu. Es braucu pa visām pilsētām tagad. Šajā pusgadā esmu bijusi gandrīz visur. Tagad es vairāk labo Latvijas pusi mēģinu izceļot. Jā, es biju, pārsvarā man ir atlicis tikai labā pusi par Daugavpils, Rēzekne. Jā. Tur ir viens tāds tā kā sveču darītava, tur Jā. rītīgi labas smaržas. Jā, nopirkt, jā. pierakstīšu. Ta. Es pameklēšu, mošu atradīs. Dobala Daugavpils. Man liekas, bija Daugavpils, jā. Sveču darītā. Vecpiebalga, Talsi, Vidzeme. Tas bija Vecpiebalgā. Vecpiebalgā es esmu, bet es domāju atkal aizbraukt. Bet man visa šitā pusē iztrūkstās. Es aizbraucu uz Jelgavu, Bausku, uz Ventspili, Liepāju, Kuldīgu, Talsi. Es biju arī Šauļos, kas ir Lietuvā pāri. Tā. Un tad blakus Rīgai visu esmu izceļojis, un tagad es mēģinu tālāk uz šo pusi atbraukt. Tad vakar es biju Līgatnē, visu izstaigāju, un tad šodien. Es dažreiz braucu atpakaļ uz Rīgu, dažreiz vienkārši mašīnā. Lēti. Jā, daudz nevajag. Un tad, kad es domāju uz Daugavpili Rēzekni braukt, tad es visticamāk gulēšu mašīnā, jo tas ir riktīgi tālu no Rīgas, un tad es mēģināšu tādu garo ceļojumu braukt. Viņi prasa subtitrus. Subtitles. Speaking too fast for subtitles. Anyone learn Finnish? They're saying they've been to Finland. They're not learning Finnish, but learning Finnish is cool. Var jāizlaist uz Krieviju? No thanks. It's nice hearing Latvian. Yeah, we're just having travel discussions of where we've been and where we want to go. That's cool. Ja jūs esat kādreiz Rīgā, es varu ieteikt
peld. Ja jums patīk pamestas mājas, Jā. jo tur ir vairākas riktīgi foršas pamestas mājas, bet tieši tu no Rīgas, ja kādreiz, piemēram, ar vecākiem grib aizbraukt vai kā. Es pēc tur brauc, varētu, kad brauks, tur māmu dzīvo, mēs dzīvā varētu aiziet. Es tagad mēģinu atrast pareizo vietu. Baldonas peldies tāda viņu sauc. Viņš ir drusku tālu no Rīgas. Tur visticamāk vajadzēs ar mašīnu ar kādu aizbraukt. Bet tur ir riktīgi forša pamesta ēka. Un tur ir īstenībā vairākas pamestas ēkas. Un tur ir arī meža taka. Baldonē var vienkārši pastaigāt. Man tās pamestās mājas daudz patīk. Tā kā mēs daudz pa viņām staigājam un meklējam. Raunā bija viena pamesta māja. Tā bija kā parasta strojka, vienkārši pamesta koklis. Jā. Jums Raunā pat dabas takā ir šitā pamestais Hes. Jā. Nu, viņā vēl lieta kā tipa iekšā, tur taisa svešu vaļā. Jā. Bet, viņš nav tā vēl pamests. Jā. Viņš piedar domē vēl. Bet tāds sabrucīgi, bēdīgs. How you doing? Thanks for the follow. Jā, otra puse bija ļoti smuka. Jā, es redzēju. Bet jā, Moška, jūs gribat ieteikt kādu reidot, kādu streameri, ja viņš ir live tagad? Kā reidot? Hey, how you doing? Thanks for the follows, guys. I'm asking if there's anyone they want to raid. Kā es sapratu, reids ir tā kā... Visu skatītājus pārvest citam cilvēkam, tā kā aizsūtīt visus pie viņa. Viņiem tagad vienkārši jābūt live, un that's it. Var jau mēģināt paskatīties. Discordā, ne, bet Twitchā tieši, ja? Jā. Labi. Man baigi funkcijas ekrāns. Tieši tā. Jā, labi. Twitch. Tas ir grūts jautājums. Bet nezinu, kas Twitchā. Viss spēks izvēlēties. Ja nezinu, es varu vienkārši iedot dažas izvēles. Un jūs varat izvēlēties, uz kuru sūtīt. Uz kuru valsti varbūt, ja gribat tā. Okay. We're gonna let them decide where you guys go. Tātad mums pašlaik laivā ir Zviedrija, Taizeme. Tā, kas vēl ir? Malāzija. Tas es nezinu. Vēl viena Japāna. Norvēģija. Šitas es nezinu, kur ir. Japāna. Vēl viena Japāna. Amsterdama. Grieķija. Skotija. Koreja. Uz Koreju? Jā. Okay. You guys are going to Korea. I've decided. Bet viņi jau tā, viņi jau var nepārēt. Viņi, tagad, kad mēs beidzam... Viņiem tā kā parādīsies tas laiks, ja? Kangi... Viņiem ir tā, ka... tad, kad mēs beidzam, tad viņi automātiski visi tiek aizsūtīti uz jaunu kanālu. Un tad viņi var izvēlēties palikt, var neizvēlēties palikt. Bye, guys. They've decided to send you to Korea. So have fun in Korea. Have fun in Seoul. Say hi. Say bye to the kids as well. But also say thanks to the kids. They're very nice. Bye-bye. Bye. Privacy. Due to privacy, I'm not showing them, but they're in the background. But bye, everyone. Bye, everyone. Have fun in Korea. Bye-bye. Tāpēc laivā? Jā, tāpēc, ka man drīz jābrauc mājās. Man ģimenei dzimšanas dienu, tad man vēl 2 stundas.
Cerams, ka sastrāgums nebūs. Bye, everyone! Tu brauc caur cēsīm? Jā,